Sveiciens pēdējā noslēdzošajā dienā. Pašās beigās mēs gribam kārtīgi atpūsties, vai ne? Jā, daudz esam ceļojušies. Mēs tagad esam Halu pilsētiņā un mums ir plānots doties Makšķerē. Ja mēs precizēsim, mēs dosimies kruīzā. Šī ir viena no must-have vai must-do lietām Vietnamā doties uz UNESCO mantojuma līdzi, saucās Halong Bay. Man liekas, būs nereāli forši. Nu, tie skatījumi tā bija iespaidīgi, vai ne? Jā. Thank you. Tagad ir mazāk laiviņai, lielajai laiviņai. Nu, ko mēs darīsim? Ēdīsim. Nice. Hello. Thank you very much. Hello. 2 people, yes. Thank you. Woo! And he's very happy for serving for you, especially if you get drunk. So he will be the guy who bring you come back to the room. So please have me happy bravo for window one. Pusdienās Rālīs salkusi. Mums sanāk ceļš līdz šeit kopā kaut 6 stundas gandrīz, ne? Tā mēs jau izbraucām. Labu apetīti! Rīktīgi labi vēluši, bija ļoti garšīgs pusdienas. Tā vistiņa bija fantastiski stilē. Un tad tagad mēs ejam meklēt savu numuriņu. Ak, Dievs, pasties uz tiem gulbīšiem! Un tā rozīte pa vidu vēl. Tā mums ir vannas istaba ar dušu un ar vannu ar skatu uz līci. Laba vannas istaba. Jā, un mums ir arī savs balkonīģi, maza terasīte. Superīgi. Un tad beidzot ir jums kārtīgi arī parādīt skatu. Šādu biznesa modeli reāli uzsākot iebrauc vietējā sieviete ar laiviņu un pārdod sākot no čipšiem, beidzot ar alu, ūdeni un rokas skādzēm. Ok, šī sistēma ir superīga. Mēs nopirkām nu pat vīnu. Xin kính chào quý khách. Đây là thông báo cuối cùng của Dương Tường Vita dành cho quý khách. Kính thưa quý khách, hiện để chúng ta tham quan theo đúng lịch trình. Nếu trong vòng 2 phút tới, quý khách có mặt tại Šī ir unikālākā iepirkšanās pieredze. Cik tu samaksāji? Tikai 300. Ladies and gentlemen. 300? 800. 800 nopieni. 300 ir 6. Nē, cik tas ir eiro? Tas ir importa vīns, man ar veiklāju. Čīls. Not bad. Pasaulē. Un vēl atlikumu arī tev atdeva, ja? Nāda atlikumu es biju ok atdot, viņai viss naudu, ja viņi man apzāk. Tāda dīlas. Mēs tīkā uztaisīsim atsevišķu kuģi tūri, bet te, piemēram, ir biblioteka. Tāpēc, ka internetu pieslēgums ir tāds visai vājš, tāpēc ir alternatīvas jāskatās. Jā, piemēram, 30 sējumi ar tanim. Ok. Tā ir neliela saturvadīšanas diena, tā kā doties man Instagram, iečukot, man es būšu sameistarojis, bet tagad tas ir sākusies laimīgā stundā. Tā kuģīgi tiek ļoti atmēr reklamē. Tieši, jā, pasūtījums jau 2+1 kokteļs, maksā 8 eiro, viens kokteļs, un vēl viss kaut kas šovakar notikums būs cooking class, gatavosim spring roll, būs vakariņas, varam iedziedāt karaoke. Iesim? Vēl uzros tīgas. Pēc tev džina kokteļiem, ne? Čin. Perfume master.
and gentlemen, now come cooking glass demonstration. And some fry alien. Yeah, alien. Fry alien. Some Pringles. Okay, you see. I put smooth of ingredient already. Mint. And then I start to roll. Put here and then I keep rolling to the end. You see, is that smooth? Yes. Thank you so much. Yeah, thank you. Mans springrolls ir uztaisīts. Zivju mēstība mums ļoti daudz izstāstīja gan par šo vietu, gan par salām, gan par to, kāpēc tikai viena no salām visā šajā līci arhipelāgā ir apdzīvot. Un atbildi dzirdēju, ko viņš teica? Viņš teica, ka tāpēc, ka tur ir Wi-Fi. Jā, nu es viņu ļoti labi saprotu. Vai ne? Par tiem tiktokiem runājot, vai ne? Bet katrā ziņā baigi vērtīgi, baigi feini un esmu uztaisījis savu springrolu. Dāvim es nedošu taisīt teistos, jo tur iekšā ar garnelu, kas nav tavu favorīti, vai ne? Nav jau neviens. Nu jā, nu jā. Es teiktu, ka ir sanāca 10 no 10. Tiešām ļoti garšīgi un tā mērcīta. Neesmu lielākais fans par zivu mērci. Jūs atceraties, ja jūs redzējāt mūsu taizemes logus, kurus mēs garšojām. Mango ir zivu mērci, taču šeit bomba. 3, 2, 1. Diezgan briesmīgi. Sāļi. Asa un sāļi. Atriņa pirmais ēdiens. Ķirbju zupiņā. Ēdiens numur 2 ir grilēta austera. Tālāk man ir šīta milzīgā garnela, shrimp, jā, un veģetārais sushi. Dāvi, tev bija vista, ja? Ēdienā man ir lasas un Dāvi patalies, kas ir tev? Arī lasas. Kaut kā bišķi savādāks klausies. Dāvim, protams, ka ir vistiņa. Un 5. ēdiens ir deserts kūciņa ar mango. Kāds vakarņām atnācām bišķīt atpūties no Muriņa. Bet reāli, īstā vietnamiešu stilā, vai ne? Karaoke! Karaoke pilnā skaļumā. Tā kā viņiem ir viens skaļums, un tas ir maksimālais, vai ne? Nē, pareizi, ballīt ir ballīt. Ballīt ir ballīt, jā, bet mēs saņemsimies aiziet arī kā gabalu nodziedāt, vai mēģināsim rītdien? Nezinu, mēs tik daudz kokteļus varēsim dabūt. Karaoke notiek pilnā sparā. Karaoke mums vēl ir jāsaņemās, bet mēs iesim pačakot, kā izskatās kalamāru zvejošana, makšķerēšana. Oh, wow! Wow! That's amazing! Šodien tas ir drusku saulaināk. Šodien mums ir pilndiena ar ekskursijām. Mēs brauksim uz šeit uz salu, Katru. Brauksim ar rītdienām, ar kajakiem, peldēsim uz vienu sausuma laikās arī redzēsim pēc, kur var beidzot no malas arī redzēt, kāds ir mūsu kruīza kuģis. In afternoon, we go to the most amazing in Lan Ha Bay. Yeah, so we see today Lan Ha Bay. Esam atbraukuši līdz Kapā saliņai, paņēmuši ričukus, un tagad visi smuki grupiņā, kuras nosaukums ir Sticky Rice. Brauksim 5 km turp 5 atpakaļ vai kopā 5? Turp 5 atpakaļ, jā. Ok, tas mums būs foršs procents. Šī viennozīmīgi ir viena no skaistākajām vietām, kuras jebkad esmu braukusi ar velosipēdu. Tāda džungļa un tāda skaņa.
kalns manam ritenim. Nebija pievārējums daudz, gan tik augšā, bet apstāšanās. Stundiņu, vadīsim apskatot tradicionālās mājas, dāvs var izbaudīt zivju masāžu. Zivju masāžu? Jā. Nē? Tās unikāli. Ir kaut kas, ko vēlētos darīt, vai ne? Priekš manī. Brīdināšu, ka ar vājām nerviem nākamo kadru nespīdēs, tā kā paskatoties uz priekšu. Vietnamā ir pieņemts ēst arī čūskas, un no čūskām arī liekas viņi ņem asinis un taisa, tā kā lai klāt vīnam. Jā, nu, ok, ejam prom. Priekšsēdz to, ka tā ir reāli viena no skaistākajām vietām, kur mēs esam braukuši riteņiem, ne? Jā, tas ir noteikti. Uzdien sākam ar brīvīgu kartupelīšiem. Tad mums vēl bija visiem kopā dalāmie salātiņi, un tālāk mums ir gārnelas. Pēc dzīvē neesmu tik daudz pārsdienu laikā ēdusi jūras ēdienu, taču šais springrolls ir baigi labais. Dēv, kas tev bija alternatīva? Man bija lielops ar sīpolēm. Jā. Bet tā reiz springrolls, vai? Yes. Tofu ar tomātiem. Ir baigi labais tofu, jā. Kāds pupiņas, man liekas. Kukurūz un vēl pupiņas, jā. Un galvenajā ir milzīgs jau. Kaikiem ir ļoti interesants princips. Piebrauc visi šie turismu kuģīši. Rindiņā nāk ārā iepriekšējā grupa. Rindiņā nāk jaunā grupa. Visu saliek kaiku. Visu aizbrauc tur uz daliņai. Jā, tur video. Izmet aplīti un nāk atpakaļ slapnājā. Paklājos apjārā visu no kaikiem. Nu, tā sieviete tur palīdz visu to organizēt, jā. Visu to organizāciju, tā kā te visiem ir darbiņš iedod parši, ne? Pārēt pa lodu. Tur bija ļoti skaisti, jā. Kā viņi nosaukt. Jā. Un no drona arī izskatījās ļoti labi. Jep. Doties peldēties pludmalē, bet smieklīgi ir tas, ka līdz pludmalē ir vēl jātiek. Tā kā mēs visticamāk apstāsimies lūk šeit, un tad peldēsim līdz turienē. Es neesmu tik pārliecināta savās peldēšanas spējās, tā kā Simpson. Kamera atstāšu uz klāju. Tik nereāli žēl, ka mēs nevarējām paņemt līdzi kameru vai telefonu, tur tik skaisti. Mēs aizpeldējām abi divi. Jā. Man bija palīgi materiāls līdz glābšanas maistī. Tāpēc, ka es teicu, ka nejūtos tik pārliecināti, bet es teicu, ka nebija traki īstenībā, ne? Nebija tik traki, jā. Jā, nezinu, vienu vai pusotru baseinu nopeldēt. Mēs pieņem lielāku kuģi un gatavi jau vakar cēlēnām, bet es jau solīju iepriekš, mēs uztaisīsim krīsturi un Dāvi, tu to izdarīsi? Ejam, esam pirmajā stāvā lobijā. Te mums ir gājietumas auglietas, visam laiviņām šeit, stāvā recepcija un citi numuriņi. Otrajā stāvā mums ir masāžas istaba. Masāžas cena reiz 4. Salīdzināt ar to, ko var dabūt pilsētā. Tur mūsu numuriņš. Tur mūsu numuriņš un citi numuriņi. Šeit stūros, varbūt no ārpus parādīsim, ir lielie numuriņi ar plašo skatuvēm un balkoniņu. Te mums ir bibliotēka. Te mums ir trešais stāvs, restorānu, sēžam telpu. Kur Wi-Fi var noķert arī, jā? Var noķert 1% Wi-Fi. Tad arī karaoke telpa aizsadzājāt. Tad ārā mums ir
dodamies augšā. Nu? Augšā mums ir sauļošanās. Zona. Zona, jā. Bārs. Saldajā ēdienā, man liekas, ka 6. stāvā vajadzētu būt mini-golfam. Ko tu stāv? Hello, hello. Tā karta stāsta. Ok, skrien augšā. Vai man bija taisnība? Yes! Šeit priekšā ir kapteiņa kaīte. Un nē, sporta zāle, klausies. Mēs paši nemaz nebijām vēl pamanījuši. Un tad ir lejā, bet nu labi, tur laikam. Tur mastīties priekšējos numuriņus. Tos VIP, kurus mēs runājām. Privāto Tas ir nice. Nav nevainas. Skats. Ejam uz bāru? Ejam. Kamēr nav beigusies happy hour, vai ne? Tās ir ēdienu. Viņi pavisam noteikti nejoko kārtējās. Tas sanāk 5 kārtu vakariņas. Man ir jau atnākusi, jeb atnesta jūras velšu zupiņa. Dāva, ko tu gaidi? Savu ķirvīņu zupiņu. Bet pastāst, mums jau bija 5 kārtu pusdienas. To jau es parādīju. Nu jā, nu tad tagad vēl 5 kārtu vakariņas būs grūti. Un tā kā es saku ar ēdienu, tad pavisam noteikti nejoko. Jā, ēdienas, tas tiešām nevar sūdzēt. Turpinam arī jūras veltēm un Dāvi, ko mēs tev turpinam? Ar skaistiem visi salātiņiem. Viņi ir vienkārši izcili. Viens numur 3 izskās superīgi. Mums mīļie spārdeļi vistiņā ar saņmērci. Labi. Un tad grand finālī mums ir steiks ar kartupelīšiem. Kā ir? Ļoti labs, ja vēni. Protams, ka noslēdzam arī desertu ar svaigiem augļiem. Un noslēdzošajā kruīza dienā mēs esam jau pēduši brokastis un tagad palidosim nedaudz ar dronu, lai parādītu jums šos te skaistos skatus. Šonakt, precīzāk sakot, dodamies jau mājās. Mēs jau tagad dodamies uz ostas pusi. Mums pēc tam ir priekšā vēl 2,5 stundu brauciens līdz Hanojai. Tad mums Hanojā ir jāpavada vēl kaut kādas 5-6 stundas, jo mums lidojums ir 11. vakarā. Mēs tikai sarunājām iepriekšējā viesnīcā, ka mēs Hanojā palikām, ka mēs varētu atstāt koferus un plānām būtu aizbraukt uz iepirkšanās centru, bet vispār tā jāsaka, tad es teiktu, ka mēs esam gatavi doties mājās. Šis bija viens ļoti iespējām bagāts un piepildīts ceļojums. Es ļoti ceru, ka izdevās vismaz pat maz daļu no tā jums parādīt un nodot savas emocijas savos YouTube video. Par kruīzi tad laikam video sākumā nepieminēju, bet es ticu, ka varbūt šis varētu būt interesants vai aktuāls jautājums par izmaksām, jo šāda veida kruīzi ir vidēji daudz dārgāk nekā jebkurš cits naktsmītņu tips Vietnamā. Mēs maksājam par šo tieši kruīzi, jo ir ļoti daudz un dažādi, man liekas, arī gan drona video, gan arī vispār visos video, ko es šajā vlogā filmēju, var redzēt to, cik daudz kruīzu veidu šeit ir. Cenas arī ir ļoti dažādi, sākot turpat no 100 eiro pa nakti līdz pat tur 1000 vismazai. Mums bija 300 eiro pa vienu nakti uz 2 cilvēkiem un iekļauts ir principā viss, ko jūs redzējāt. Nav iekļauti dzērieni, nav iekļauts dzeramnaudas un nav iekļauts arī transports uz un no Hanojas.
kādus jautājumus par šo ceļojumu, to droši var man uzdot gan komentāru sadaļā, gan arī uzrakstīt man Instagramā. Labprāt padalīšos ar saviem iespējām, ar saviem ieteikumiem, jo Vietnama ir tiešām kontrastēm bagāta valsts, bet ļoti skaista. Un man ir ļoti iekrtas sirsniņā, tā kā jums priekšā gar ceļojumu dienu beigšu plēpāt un vēl pabaudīšu skaistos skats. Bye! Thank you! Thank you! Braucam atpakaļ. Esam atpakaļ manējā jau kuru reizi. Atstājām savas somas viesnīcā, kur mēs palikām pirms kruīzes. Baigi īstenībā jauki viņi atļauju atstāt. Protams, es izmantoju savu superior negotiation skills, lai sekjorot mums šo dīlu. Jā, mums vēl piedāvāja arī vakarā dušā iet, tā kā riktīgi jauki īstenībā tādā ziņā. Un mums tagad ir plāns atrast vai nu mazu golferi vai somu, jo mēs vēlamies nopirkt šo to, lai neatrast mājās. Vismaz kāds 20 jasmītējas. Nu, bet te tik garšīgas tējas, nu nav tik garšīgas Latvijā. Nu, malacītes nokaulēm uz 150 000, no 450 uz cik 300? 100 000. Jā, 300 000. Ņemot vērā, ka mēs bijām tādā situācijā, kad viens mums prasīs 650 par to somu. Jā. Un sievietes bija konkrēti neinteresēti mūsos, tad es teiktu, mums paveicās, ka viņi vispār ar mums dzīvo. Vai ne? Jo bieži vien viņas vienkārši pasaka. Teiks, pirms man izskata telefons, ko teici? Ka viņas bieži vien vienkārši nekaulējās. Kaut arī viņas ir tā cena ir uzskrūvēta, viņas dažreiz vienkārši negrib kaulēties. Viņam tāpat daudz pircēji. Nu, mums būs North Face? Būs normāli somiņi. Mēs atbraukuši līdz iepirkšanās centram, kurā es biju Hanojas fonā, un es jau nolūkoju šo te maiznīcas kafēnīcas tipa vietiņu. Un te princips ir tāds, ka paņem paplātīt, katrs saliek to, ko vēlās uz paplātes, un pēc tam tur norēķinās. Un tur ir tik daudz dažādi gardumu. Mandaļu, krosānu, moju. Izskatās perfekti. Tur bija arī hotdog veidīgas maizītes, vienkārši tik pīts maizītes. Aiziet. Šitie te, jā, šitie ir... Visās labi. Latvijā tagad arī krafins, man liekas, saucās. Kamēr es mazgāju rokas, tev kādam pīciņi ir pazudus, vai ne? Ok, es ķeros klāt savam hotdogam. Hotdogs garšai tieši tā kā es varu iedomāties, pēc Vīgls un Cīziņu, un tagad spīdīšos klāt šim te krafinu veidīgajiem. Tur iekšā ir krēmiņš arī. Kāds bija tavs šokolāds? Viņš ir šokolāds, ļoti garšīgs. Iekšā arī kaut kas mājas līdzīgs. Beiglabi. Kas tad? Normāli, pa visām būtām 5 eiro, ne? 5 eiro ir beigli labi. Es tagad pagaršošu vēl kaut kādu šādu te karameļveidīgu desertu. Tikai vienkārši musiņš uz tā garšo. Nu, re, te mēs paliksim, jā? Tā tik varētu apnest tādu smērīti. Nācām savu otru mīļāko nodaļu. Klausies, šis veikals ir tev. Tas tāds ir. Tas ir mini sūcējs mašīnai. Bet stilīgs. Jā, viņš ir labi sūcot. Man tāds noderēts, 600 000 tas ir... Nu? 5 eiro. Nevajag man tādu? Tiešām? Es būtu mašīnu, manāt pēc tālu. Šitādu slow juicer. Šis tas stilīgs. Šis tas baigi labs. Šitādu es gribu. Cik viņš maksā? 1000? Miljons. Nepilni 40, nē, 70 eiro? Jā. Un tagad vēl arī pārtikas veiklā paķeršu. Mums iepriekš minētās tējas un kādu saldumus mājām. Mēs varam salīdzināt dāvi groziņu saturs un mans. Esam kārtīgi sapirkušies 4 stundas. Esam šeit pavadījuši un varam doties tagad atpakaļ uz viesnīcu, iet dušā, apsāmēt lokars, saskapals, jā, ērtams, ceļams noslēgties. Šī viesnīca mums saņems vislabākās atsauksmes, vai ne? Jā. Tā kā kāds sakars viņām būt ar mums, jo mēs šeit bijām 2 dienas atpakaļ. 2 dienas atpakaļ. Viņi tā kā, jā, droši nāciet, atstājāt bagāžu. Un mums bija dušiņa. Tas bija pēc karstās Hanojas dienas ļoti labi. Es jūtos reāli kā no jauna pieredzi. Mums tagad ir jālido vēl 20 plus stundas, jā, tā kā tas mums noderēs. Jā, un šeit varētu, cik smieklīgi īstenībā bija mūsu duša, tā kā tā tolets telpa. Nekāpš iekšā, jo tā ir slapš. Un tad lūk šī tā ir dušas uzgals, un tad tur
Aiz poda tur ir Renstela, tā kā tu lielam mazgājies toaletē. Bet silts ūdens, duša želei, 2 ielītes. Reāls superīgs servis, es teiktu, ne? Jā. Esam jau lidostā un principā uzsākuši savu māju ceļu. 24 stundu ilgo. Jā, tā kā mīļš paldies visiem, kas sekoja līdzi mūsu Vietnamas piedzīvojumiem. Es ļoti ceru, ka mums patika. Bija interesanti. Varat sev kaut ko atrast. Jā, cerams, un mēs jums vēlam super foršu atlikušo dienu. Un tiekamies nākamajā video. Un nospiediet like and subscribe! Yay. Labi, čau!